Čau visiem Facebook laivā. Jūs neesiet redzējuši mūsu Facebook laivā ļoti sen. Šitā ir tāda testa reize pēc seniem laikiem. Es īstenībā pats esmu bišķiņ satraucies, tā kā zinu, pēc agrāk mēs Facebook laivus taisījām katru nedēļu, gadu garumā, un tagad bijusi ļoti liela pauze. Un es tagad mēģināšu tā kā sopu solim taisīt, mēs domājam, reiz mēnesī veidosim, un tagad tā kā es vēl te paralēli skatos tehniski, kas man te ir jāizdara, lai es piešķiltu visu, tā kā pagaidīsim pāris minūtes, kamēr vēl cilvēki pievienojās, tikmēr es te paiešu cauri, visu palaidīšu, nošērošu, iegriezīšu. Jūs tikmēr komentāros varētu ierakstīt, vai jūs dzirdat, ko es runāju. Es ceru, ka arī, vispār es jau teicu, ka šis būs tāds neliels testiņš par to, kā mums vispār ies ar šo te strīmošanu, saprast, vai video neķerās, vai viss, ko es te rādu, sveika Beāta, vai viss, ko mēs rādam ekrānā, tā kā labi rādās, jo es te vēl paralēli strīmoju. Sveiks Edgars, sveika Ilga. Vienkārši vai viss, ko rādu, tā kā labi strīmojās, neraustās, tur daudzos kanālos. Tā kā sen esat redzēti, sen ar jums nav runāts, bet, teiksim tā, mēs esam pāris šo gadu laikā ir mainījies mums tas fokus, un tagad mēs esam vairāk fokusējamies uz SEO optimizāciju un Google meklētāju top pozīciju, palīdzēšanu ieņemt uzņēmumiem, un tāpēc arī mēs domājām, tā kā sopu solim jāatsāk ir šie te Facebook laivi, un mēs mēģināsim, es domāju, tas būs tāds reiz mēnesī, vairāk mēs pagaidām viņus netaisīsim, bet mēs mēģināsim taisīt un stāstīt. Un interesanti tiešām es pēc, kad, nezinu, pagājis kaut kāds pusotrs vai 2 gadi kopš pēdējo reizi mēs šos te laivus taisījām, un ir pilnīgi tā kā būtu pirmo reizi kaut ko taisīt. Protams, ir kaut kāds basic lietas, ko tu saproti, kā visu sālikt, kā sagatavoties, un Maija man palīdzēja, gan jau Maija arī skatās salikt kopā visu šo te prezentāciju, es pēc tam pāri piekuriģēju, visu kā to sagatavot, tā kā bišķiņ tā kā pēc seniem laikiem, tā kā ar velosipēdu esi braucis, vai kā varētu pateikt, tu esi klavieres spēlējis daudzus gadus, tad tu vairākus gadus nespēlē, atceries, bet, protams, ka pirksti ķerās un tā. Oskar jautājums, par to, vai būs pieejams ieraksts, ieraksts būs pieejams, tad es vienkārši cauri izstāstīšu. Ieraksts pieejams, mēs pagaidām neplānojam ņemt un nost, un tā kā es domāju, ka viņi būs pieejami. Bet bijām, teiksim tā, iepauzējuši, bija mums neliels restarts un pamainījām savu fokusu, tā kā, bet nekas, mēs esam atpakaļ. Tālūk, es domāju, ka es sākšu stāstīt, lai nav tāds garais ievads arī tiem cilvēkiem, kas pēc tam skatās. Tātad pārslēgšu bišķiņ savādāk to skatu, kā es jau teicu, mēs nedaudz tā bišķiņ lāčojot par to, kādā veidā, kas man te jāiet, jāslēdz un jādara. Tā kā prezentācija nebūs ideāla, sopu solim iesim, eksperimentēsim, stāstīsim, bet tā pamatdoma, ko mēs šodien gribam jums izstāstīt, es ceru arī, varbūt komentāros kāds var uzrakstīt, vai skaņa neraustās un vai viss ir tā kā smooth, jo viens ir dzirdēt, bet es ceru, ka jums tā skaņa neraustās. Tas, ko es šodien gribu izstāstīt, es gribu izstāstīt par to, kādā veidā jūs varat nokļūt Google meklētāju top pozīcijās vienas dienas laikā. Un tas ir iespējams, un tas nav nekas tāds pārspīlēts, nezinu, bišķiņ laikam te priekšā tam tekstam, bet ok. Tas ir iespējams, ir dažādas metodas, protams, bet es izstāstīšu to metodi, kas ir izdarāma visvienkāršākā, manuprāt, veidā un bez kaut kādām ļoti dziļām, padziļinātām SEO optimizācijas metodēm. Un kā jūs zinat, arī mēs agrāk, mēs taisījām Facebook laivus, mēs tiešām, paldies, Maija, mēs tiešām tā kā daudz devām patiešām reāli pielietojamus materiālus un, protams, mums nebūs kaut kādas advancētas metodas, ko mēs šeit rādīsim, bet tie, kas nav šo ceļu gājuši, varbūt un būvējuši tās pieejas, lai jūs ātri būtu Google meklētāju to pozīcijā. Es vienā reizē skatījos vienu video, un tur viens džeks ļoti labi teica, ka reizēm liekas, ka tie padomi tādi vispārīgi, bet tas, ko viņš labu teica, ka jo tālāk jūs iet no sava mērķa, jo vispārīgākiem ir jābūt jūsu padomiem.
Un, attiecīgi, ja jūs gribat nomest svaru, tur nav no sākuma jāsāk ar, tur ogļu hidrāti vai tur olbaltumvielas jāskaita, tur noteikti vitamīni, bet vienkārši basic lieta - neēd cukuru, neēd tortes, nedzer kolu, katru dienu sporto vai tur samazini kaut kādas uzturvielas, tā tālāk, vienkārši pamatlietas. Līdz ar to mēs arī iesim pamatlietām, kuras būs noderīgas un ja jums rodas čau, Maksimiliāna. Ja jums rodas kaut kādi jautājumi, jūs droši rakstiet komentāros, vai es procesā uzreiz atbildēšu, vai es arī vienkārši beigās iziešu visiem cauri. Un atbildēšu tātad tas, par ko es jau minēju, par ko mēs šodien runāsim. Rekur piemērs, ja jūs Google meklētājā ierakstīsiet e-komercijas platformas, jūs atradīsiet mūsu pirmajā pozīcijā. Ja jūs ierakstīsiet daudz dažādus citus atslēgu vārdus, jūs atradīsiet mūsu pirmajā, otrajā pozīcijā. Tāpēc, ka tas ir tas, ko mēs darām. Mēs paši veidojam saturu, kas nonāk to pozīcijās, un rekur piemērs no dažādiem rakstiem, ko mēs pieliekam klāt, un uzreiz palecās augšā un to pozīcijās. Tā kā mēs stāstam par to, ko mēs darām, arī paši ikdienā, un rekur piemērs no reāliem rezultātiem, kur es nerādu atslēgu vārdus, bet rekur kādas pozīcijas bija, piemēram, tur februārī, un kādas pozīcijas dažādiem tā kā saturiem ir, piemēram, es vakarā vēl tur koriģēju, rekur visas pirmās un kā ir kāpis. Tāpēc tas, ko es parasti daru, es nestāstu kaut ko tādu, ko mēs nedaram, vai ko mēs nepraktizējam, vai ko neticam, tāpēc šitās visas lietas ir, ja jūs darīsiet, tas strādās un tie būs reāli izmērāmi rezultāti. Tātad, pirmā lieta, ko es izstāstīju, tas, kas mēs esam. Mēs esam e-komercija LV, un mūsu galvenais fokus ir, mēs palīdzam uzņēmumiem nokļūt Google meklētāju top pozīcijās. Un ap to arī būvējās visi mūsu pārējie pakalpojumi, jo tad, kad mēs esam daudzus gadus, es esmu vispār e-komercijā 11 gadus, un agrāk mēs, tur 8, 10 gadus būvējām šos te internetu veikalus, un, protams, viens ir svarīgi uzbūvēt pareizi internetu veikalu. Mēs redzējām dažādus arī konkurentu uzbūvētos veikalus, un viena rakstura iezīme mūsu internetu veikaliem bija tā, ka viņi vienmēr ļoti augstu un ātri rankojās Google meklētāju top pozīcijās. Tāpēc mums ir izveidojusies izpratne par to, ko patiesībā nozīmē šo te internetu veikalu dabūt topā, kā viņu norankot Googlē. Un mēs sapratām, ka viens, protams, šo internetu veikalu uzbūvēt, bet otrs pēc tam, pēc tās internetu veikalu izbūves, dabūt augšā Google meklētāju top pozīcijās. Līdz ar to mūsu tie pakalpojumi, e-komercijas LV pakalpojumi fokusējās ap visām aktivitātēm, kuras nodrošina šo te mājaslapu internetu veikalu dabūšanu topā. Tas ir visi saistīties optimizācijas pakalpojumi, backlinku būvēšanas, tehniskais audits, tad jūs uztaisiet internetu veikalu pārbaudīt, vai šo pašu mājaslapu kādā tehniskā stāvoklī, ja jūs pārbūvējiet, atslēgvārdu izpēti, lai saprastu, kā konkurenti vai kā jūsu klienti meklē produktus pakalpojumus. Informācijas arhitektūras izbūve, mēs arī tagad vienam uzņēmumam, viņi pārbūvēja savu mājaslapu par internetu veikalu, izplānojam tur struktūru, sadaļas, kategorijas, nosaukumus, kā tur linki iekšējie būs, visi URL struktūra, visu to tā kā arhitektūra, pirms tas vispār tiek zīmēts kā dizains un programmēts. Satura izstrāde, analītika, sev vērtības migrācija, jūs pārbūvējat internetu veikalu. Tas ir tas, ko mēs darām. Agrāk mēs daudz būvējām internetu veikalus, tagad mēs, principā, visu esam fokusu šādi te pārbūvējuši, pārtaisījuši un palīdzam uzņēmumiem palielināt apmeklētību tieši no Google meklētāja. Un tas, par ko es gribu jums izstāstīt šodien, kas būs tas galvenais tāda pieeja, kas ir ļoti vienkārši īstenībā dabūjams tas rezultāts, un tas, ko uzņēmumi īpaši e-komercijas nozarē, tas ir, kur ir internetu veikali, produktu katalogi. Es teikšu tā, Latvijā 90% gadījumu šis te resurs un šī te metode netiek izmantota, tas ir blogs, un caur šiem te blogiem bieži vien uzņēmumi vispār nestrādā ar viņiem. Viņi uztais internetu veikalus, liek šajās reklāmās, bet rezultātā, protams, šie blogi tiek no sākuma uzrakst kaut kādus 2 rakstus, atstāja, un pēc tam, protams, nekas netiek darīts lietas labā, un tad it kā nav rezultātu. Bet īstenībā blogs ir visvienkāršākais veids, kādā jūs variet šos te apmeklētājus dabūt savā mājaslapā, un tieši caur blogu jūs varat dabūt ātri top pozīcijas. Un es jums izstāstīšu šos te soļus, kā tas ir darāms, kas ir tie galvenie soļi, kuriem jāiet cauri, lai jūs to te bloga rakstu uztaisītu. Un es jums varu iečukstēt, mēs strādājam pie tādas lielākas lekcijas tieši par to, kādā veidā izstrādāt SEO optimizētu bloga rakstu, tā kā tuvāko
tuvāko nedēļu laikā visdrīzāk gan jau arī Facebook lapā būs paziņos, tā būs bezmaksas lekcija, tāda garāka, padziļāka. Mēs parādīsim, kādā veidā vispār iet visiem šiem izpētes posmiem cauri, kā satura ievāc, kā sagatavo, kā strādā ar copywriteriem, kādā veidā optimizē, kā visas tās lietas soļi būs izstāstīti, tā kā to jūs noteikti tuvāko nedēļu laikā dzirdēsiet. Tie, kas varbūt nav zinājuši, bet es esmu pārliecināts, ka jūs daudz no jums zinat par to, kas ir blogs. Blogs jeb memoārs ir vienkārši tāds kā tiešais žurnāls vai jaunumu publicēšanas vieta, kur parasti informācija tiek publicēta chronoloģiskā secībā. Un, piemēram, tā pamatīdeja, kā vispār internetu veikalos, ja jums ir šī lapa un, piemēram, produktu katalogs vai mājaslapa, jums ir tur sākuma lapa, jums ir produktu katalogs, kur apakšā visas apakškategorijas. Tad jums ir šī bloga sadaļa, kurā ir iekšā iespējams, protams, nopublicēt daudz dažādus jaunumus un aktualitātes, noderīgu informāciju, izglītojušus rakstus. Un es iešu cauri, tad izstāstīšu tiem procesiem, kā jūs to bloga rakstu taisiet. Un tad ir tā, ka šie bloga raksti ir tie, kas jums nes iekšā šos apmeklētājus. Un ir dažādi veidi, kādā veidā var atrast ļoti vai izstrādāt labus bloga rakstus, kas ļoti ātri norankojās. Un bieži vien, ja, piemēram, jūs mēģināsiet Google meklētājā nokļūt ar ļoti vienkāršiem un ļoti lielu meklējumu atslēgvārdiem, kā tur PVC logi, tur ziemas riepas, vasaras riepas, virtuves mēbeles, tas būs ļoti sarežģīts atslēgvārds, jums grūti būs nokļūt topā. Tādēļ es pastāstīšu tieši kādā veidā jāskatās ir tie vārdi un kā vispār notiek tas process, lai jūs dabūtu ātri šīs top pozīcijas. Pats bloga ieraksts, protams, ir tā kā posts, tā varētu teikt, un šo daudzie posti veido tad kopā šo bloga sadaļu. Un tas, par ko es gribu runāt, protams, šodien ir SEO optimizēts bloga raksts, un ja jūs aiziesiet, kur Google meklētājā ierakstīsiet SEO optimizācija, jūs drīzāk atradīsiet pirmajā pozīcijā mūsu e-komerci.lv rakstu, kurš skaidro, kas ir SEO optimizācija. Un ir tāds termins, kas saucās SEO rakstīšana, jeb editorial SEO, kas nozīmē, ka viens ir tā kā bieži vien uzņēmumu uzraksta vienkāršu vispārīgu rakstu un vispār nepiedomā pie šīs SEO optimizācijas niansēm, kādā veidā tas raksts ir jāpiekoriģē, jāpielāgo, lai viņš būtu šajās top pozīcijās. Tādēļ viena daļa ir šos rakstus izstrādāt, šīs saturvienības, otrs ir tā kā pārdomāt no SEO viedokļa atslēgvārdi, struktūra, visādas tādas nianses, un par tām es arī tur pastāstīšu nākamajos soļos. Es ļoti novērtētu, ja jūs nospiestu laiku šim video un nošērotu, tas jums neprasīs ne mirkli. Mēs esam priecīgi, ja šī informācija aizies tālāk un noteikti kādam uzņēmējam būs viņa tiešām praktiski izmantojama, kāds uzņēmējs mazais vai lielais dabūs šo materiālu, viņš uztaisīs kaut kādu, balstoties šo kaut kādas lietas savā lapā, un viņam tas palīdzēs. Tā kā novērtētu jūs nospiest laiku, jo Facebook un arī citiem algoritmiem tas patīk, un noteikti pāršērojiet, jo tiešām jūsu draugu lokā kādam noteikti noderēs. Tātad, kā jums blogs, ja šis memoārs var palīdzēt piesaistīt vairāk arī klientus? Viena lieta, kad jūs veidojat regulāri šos bloga rakstus, un es arī vēlāk pastāstīšu, cik ir rekomendējumie šie bloga raksti nepieciešami jums mājaslapā, cik regulāri jāveido un tā tālāk, tad ir tā, ka jūs veidojat šos bloga rakstus, katrs no viņiem rankojās, kāds tur pirmajā vietā, kāds otrajā, kāds ceturtajā, viņi uzkāpja augšā, un ejot laikam šie raksti arī diezgan labi bieži vien turās, un viņš palielinās jums šo apmeklētāju skaitu. Jūs caur bloga rakstiem noteikti varat palielināt arī šo aizsniedzamo auditoriju. Un, piemēram, mūsu nozarē ir tā, ka, piemēram, to pašu SEO optimizāciju, tas galvenais mūsu pakalpojums ir tā, ka tur ir pāris atslēgvārdi, ar kuriem jūs vispār varat uzrunāt potenciālo klientu, kas ir tur mārketinga vadītāji vai e-komercijas vadītāji vai uzņēmuma vadītāji. Tur ir pāris keywordi, kas tiešā veidā saistīti ar šo SEO optimizāciju. Bet mēs varam uzrunāt, piemēram, runājot par dažādām mārketinga lietām, digitālo mārketingu, tur pārdošanu, par satura mārketingu, visādām tur produktivitātēm, projektu vadībām, visādām citām lietām. Un tas palielina šo auditoriju caur blogu, kuru mēs varam aizsniegt un uzrunāt. Un tas pats arī jums bieži vien nevis tieši jūsu produkti, pakalpojumi, kas var piesaistīt klientus, bet tieši runājot, stāstot par risinājumiem dažādiem, tur, piemēram,
Es atceros, savā laikā es krāsoju balkonu, un es nezināju, kāda tur krāsa labāk ir. Ja tur eļas kaut kāda krāsa un kā vispār uzklāt, un cik daudz vajag. Un es eju Google meklētājā, lasu un meklēju informāciju. Atrodu informāciju, tad tur iekšā jūs varat ielikt savu produktu. Un tādā veidā jūs palielināt šo auditoriju, ko jūs varat aizsniegt. Tālāk, protams, reālā klientā, ko es minēju savu piemēru, ja es tur izlasu rakstu, jūs varat nokonvertēt uzreiz par klientu, ielikt tur kaut kādu reklāmu, call to action, aicinājums rīcību, kaut kādu pieteikumu formu, caur blogu jūs ļoti veiksmīgi varat dabūt šo pārvērst apmeklētāju klientā. Ilgtermiņa rezultātus veicina tieši tas, ka blogs uzreiz, protams, jūs lielu apjomu uzreiz neizstrādāsiet, jūs tur regulāri pāris bloga rakstiem tur mēnesī publicēsiet, bet augstas apjoms, tie vārdi ir, ko viņš aizsniedz, un līdz ar to ilgtermiņā jums vairāk šeit apmeklētāji nāks tieši caur šo te blogu. Iekšējās ārējās saites jūs varat veidot, tā ir viena lieta, kas ļauj Google meklētājā jūsu atslēgvārdiem labi rankoties top pozīcijās, ir tieši šīs iekšējās saites. Ārējās saites var citi atsaukties jūsu bloga rakstiem, un cik interesanti savā laikā, kad mēs publicējām ļoti daudz dažādu satura rakstu Facebook live'us, un tad man ik pa laikam tagad pēc 2 gadu pauzes cilvēki raksta tur printskrīnus no turības augstskolas, kuras pasniedzēja, kuri atsaucās mūsu materiāliem, tad es uzduros reizēm internetā, kur cilvēki ņēmuši info no mūsu lapas un atsaukušies, no kurienes viņi ņēmuši bloga raksti, dod atpakaļ saites arī no ārpuses, un līdz ar to tas būs veids, kādā jūs top pozīcijās uzspiedīsiet ātrāk savu šo te lapu tieši, un tā autoritāte augs tieši tāpēc, ka cilvēki liks backlinkus uz jūsu lapu. Jums iespēja dalīties, protams, jaunumiem, un pats svarīgākais visā šajā, par ko es arī runāšu, ka iespēja iekraut top pozīcijas ar tādiem atslēgvārdiem, kurus konkurenti neizmanto. Un ļoti bieži uzņēmumi un dara tā, ka viņi fokusējās tieši uz tādiem atslēgvārdiem, kuri ir, teiksim tā, viņi ir vienkārši 1-2 vārdu atslēgvārdi ar ļoti lielu meklējumu, bet no konkurences viedokļa viņi ir ļoti lieli un teiksim tā, sarežģīti. Viņus grūti dabūt topā, un uzņēmumi nekoncentrējas uz mazāks meklējums, bet joprojām svarīgi tas, ka viņam ir maza konkurence. Un caur blogu jūs varat tieši strādāt uz šo jautājumu. Tā kā blogs ir tā lieta, kas ir, es jums saku, 90% uzņēmumu minimums vispār ar šīm te lietām tā kā blogu neattīsta, un tas ir tas, kur es tā kā redzu potenciālu uzņēmējiem audzēt apmeklētību un stāstīt par saviem produktiem, pakalpojumiem un tiešām veidot to autoritāti. Tad pirmā lieta, protams, ir, ar ko sāk ar atslēgvārdu izpēte, un ja jūs vēl neesat saskārušies ar šo tematu, tad ir atslēgvārdi, ir šīs te frāzes, ko cilvēki Google meklētājā iet un raksta. Tas, protams, nav tikai Google meklētājs, tas var būt Facebook, tas var būt LinkedIn, YouTube, TikToks, kad cilvēki iet un meklē risinājumus savām problēmām, savām situācijām, meklē produktus, izzina, viņi vada iekšā un tie saucās atslēgvārdi. Un tālāk atslēgvārdu izpētes process, ja, tas ir process, kura laikā šie te vārdi tā kā tiek meklēti. Ir dažādi rīki, es jums to parādīšu arī par tiem rīkiem, izstāstīšu pāris vārdos, bet tas ir process, kura laikā tiek meklēti dažādi vārdi, frāzes, tieši kā cilvēki meklē šos te, izmanto šos atslēgvārdus, un balstoties uz to, jūs noteikti veidosiet saturu. Un ja jūs gribat vairāk uzzināt, es jums iedošu tūlīt vārdu izpēte, un ja jūs gribat vienkārši vien Googlē ierakstiet atslēgvārdu izpēte, jūs atradīsiet to rakstu, es jums arī iemetīšu tūlīt komentāros, jūs varat vairāk palasīt par šo atslēgvārdu izpēti. Mums ir raksts, kurā mēs esam izstāstījuši soli pa solim, kā jūs varat šo atslēgvārdu veikt, un tur ir detalizētāka informācija, tieši tur pa soļiem izstāstīts, tur detalizētāk visi termini, rīki, kā tur pielieto ar printskrīniem, viss salikts iekšā, tā kā ejiet paskatieties, tie, kas grib tā kā pāreksperimentēt ar šo te atslēgvārdu izpēti, noteikti ejiet paskatieties, un tā kā tas ir tāda iespēja, kur jums daudz ko dziļāk par šo tēmatu varat iemācīties. Tātad atslēgvārdu izpēte ir noteikti tās pirmais lielais solis, lai jūs atrastu tos vārdus, ar kuriem jūs varētu rankoties Google meklētājā. Un es pastāstīšu arī, kur tos vārdus kādā veidā izvēlēties. Tad pāris rīki, ar kuriem jūs varat darboties. Viens ir Google Keyword Planners. Tiem, kam ir Google Ads, šie Google maksas reklāma,
Tur jūs varat dabūt tādu bezmaksas rīku. Jūs varat uztaisīt šo Google Ads kontu, aiziet tur keyword plannerī, ar viņu pameklēt, ierakstīsiet Google, jūs atradīsiet. Otrs rīks ir SERanking. Tas kur vēl pēc tam ir print screens, jūs ievadiet iekšā šo te galveno atslēgvārdu, un tad jums tiek uzģenerēti tie dažādi atvasinājumi, kā cilvēki šo vārdiņu lieto. Tur var redzēt, cik ir liela konkurence, kāds ir aptuvenais meklējums mēnesī, vai tas ir atslēgvārds, teiksim tā, populāritāte zaudējošs, arī tādas lietas var redzēt. Tad ir tāds Ahrefs, ja mēs latviski sākam Ahrefs, teiksim tā, SERankings ir gana labs, man liekas, viņam ir laba cena, salīdzinot ar Ahref, jo Ahref maksā, man liekas, nevaldo sākot no $89 vai eiro mēnesī, es varu samalot par tām niansēm, bet ar katru meklējumu jums samazinās tādi kredīti, ja jūs pārsniedzat šos kredītus, jums atkal jāpiemaksā. Ahrefs ir dārgs diezgan, teiksim tā, bet viņš ir labākais atslēgvārdu izpētes rīks. Tad ir, protams, SERankings. Es vienkārši atkāpjos atpakaļ pie tā SERankinga. SERankings man patīk no tāda viedokļa, ka viņiem ir daudz dažādi rīki par nosītu mazu naudu, man liekas, ko $30 vai kaut kas tāds mēnesī. un viņam tur ir dažādas atslēgvārdu izpētes, auditi, konkurentu izpētes, tur atslēgvārdu trakošanas, tur SERP rezultātu izpētes. Tur ļoti daudz rīki par nosītu mazu naudu. Tāpēc, ja jums vispār nekad neesat ar šo nodarbojušies, tad SERankings ir labs, ar kuru sākt. Viņam ir triāla versija, kur jūs varat tā kā izmēģināt, pāris dienas paskatīties, varbūt veikt izpēti. SEMrush ir labs rīks, un Google Trends ir tas, kur jūs varat paskatīties, cik populārs tas atslēgvārds salīdzinot ar citiem, atkal cik ir, kāda ir tendence, pieaugoša un tālāk. Tā kā šie ir tie atslēgvārdu rīki, izpētes rīki, ar kuriem jūs varat, man liekas, diezgan veiksmīgi iet un dabūt to vēlamo rezultātu. Parasti tas process arī atslēgvārdu izpētē, un to jūs varat tajā rakstā tiešām pa solim tur izlasīt, ir tāds, ka tad jums ir kaut kādi bāzes atslēgvārdi, kuri jūsu produkti pakalpojumi, jūs šos bāzes atslēgvārdus iebarojat šajos rīkos, viņi uzģenerē sarakstus, tie reāli saraksti ar atslēgvārdiem, kur cilvēki ir tiešām meklē šos te produktus, un es viņu parādīšu varbūt piemēru, kur šie cilvēki šos te produktus, tūlīt es jums parādīšu piemēram, te pašā Ahrefā, ja mēs ierakstīsim iekšā, piemēram, logi, jo tas ir tā kā vispārīgais lielais, saucamais seed keywords, es norādīšu, īstenībā nomainīsim valsti, mums jāiz arī norādiet to valsti, kurā jums tas notiek, ievadiet šo, un reka, piemēram, vidē konkurence, un reka šis pamatvārds, un tad redziet, piemēram, pēc tam ir matching terms. Tur ir visi atvasinājumi, attiecīgi, viņš pat jau te piedāvā pa kategorijām, bet reka, piemēram, mums ir 1580 atslēgvārdi, kuri satur šo te atslēgvārdu logi, un līdz ar to tur iekšā ir iespēja dažādi grupēt. Reka, viņš piedāvāja tur par cēnām, tur plasmasas logi, PVC logi, koka logi, plastikāta pakešu, tur tā tālāk. Tas viss ir sadalāms, un tas, kas notiek atslēgvārdu izpētes procesā, jūs sadaliet atbilstošajās grupās šos atslēgvārdus, un tāda ir tā, kad vieglāk pēc tam pārskatīt, redzēt konkurences meklējumus, un tas ir tas, ko jūs izdariet. Un tas, kas jums ir jādara, jums ir jāskatās, šeit varbūt grūti redzēt, laikam kaut kā tā fona neveiksmīgi, bet tā pamatīdeja tāda, jums ir jāmeklē atslēgvārdi, kuri ir garāki nekā, piemēram, es parādīšu to atpakaļ, aiziesim uz to. Piemēram, ja mēs te gājām uz logi overview, ja mēs ierakstām, piemēram, šeit konkurence, redziet, viņam ir meklējums 6 mēnesī, kas ir ok, bet, piemēram, 12 ir tas, tur tas medium, katram šitas koeficients savādāks, tās jau nianses, detaļās neiešu, bet viņam tāda vidēja konkurence, ja. Ja mēs pastīsimies, piemēram, nezinu, tur kā kvalitatīvas saules brilles, ja, vai paskatīsimies kvalitatīvas saules brilles, ja. Reiz ierakstīju. Redz, viņam ir tā, ka meklējums ir vidēji, un es izstāstīšu vienu niansi ar atslēgu. Šis ir tas tips un triks, ko es nebiju plānojis stāstīt, bet jums pastāstīšu uzreiz procesā, ja. Tātad šeit rāda, ka kvalitatīvas saules brilles ir meklējums apmēram starp 0 un 10
meklējumiem mēnesī, kas ir maz. Bet konkurence viņam ir visdrīzāk ļoti zema. Bet es vēl pastāstīšu vienu niansi. Ir tāds income school, kuri māca tieši par blogošanu, un viņi stāsta, viņi tur pamatoja, ka patiesībā šis nav pareizais skaitlis. Visdrīzāk mēnesi cilvēki meklē, es parasti teiktu, starp 30 un 40 potenciāliem meklējumiem minimums ir mēnesī. Un tur ir tie atslēgvārdi jāpārskata. Piemēram, te viņam rakstīts easy, vai ne? Tas nozīmē, ka jūs nosacīti vienkāršu rakstu, uzrakstot, varat nokļūt topā. Un tad ir tā, ka šiem kvalitatīvas brilles ir ļoti daudz dažādi locījumi, kā piemēram tur kvalitatīvas saules brilles kvalitatīvas, tur lētas kvalitatīvas saules brilles. Un līdz ar to tas nav tikai par 10 atslēgvārdiem, bet ap šo atslēgvārdu īstenībā ir daudz lielāks meklējums dažādos locījumos, ko šie rīki nespēja attainot. Un tā ir viena lieta, ko jāņem vērā atslēgvārdu izpētē, ka tie skaidri ir indikatīvi, bet noteikti ne mazāki, visdrīzāk lielāki. Un līdz ar to jums ir jāskatās šādi te atslēgvārdi, kā tur kvalitīvas saules brilles, kā izvēlēties, tur, piemēram, kā izvēlēties tvaika nosūcēju vai tvaika glūdekli un tā tālāk. Un šie ir tādi informatīvi atslēgvārdi. Un, jo atslēgvārdi iedalās tad īsos, jeb short tail, long tail, vidēja garuma, tas ir tie medium tail, un tad ir tie long tail keywordi. Un īsie parasti ir tie, ar kuriem jūs būvējiet šo te lapas struktūru un visu tu hierarhiju, kategorijas un visas tādas lietas. Un viņiem ir ļoti liels meklējums, bet viņiem ir ļoti liela konkurence un bieži vien ir ļoti zema tā konversija, tieši tāpēc, ka cilvēks vēl ir tālu no pirkšanas procesa. Bieži vien long tail keywordos vai šajos garajos ir tā, ka viņiem ir daudz vārdi iekšā, tur 3, 4 vārdi. Ļoti, piemēram, ziemas riepas protektoru dziļums. Ja, tur, piemēram, viņiem ir mazāks meklēšanas dziļums, bet bieži vien tā konversija šiem vārdiem ir lielāka. Līdz ar to jums pēc atslēgvārdu izpētes ir jāskatās, kas ir šie te garie atslēgvārdi un ar zemu šo te zemu konkurenci. Tātad kādiem jābūt tiem vārdiem, kā es minēju, specifiskiem, konkrēti tādu, daudz specifiskāku, nevis kā viens vārds, tur riepas, ja, bet, piemēram, tur kvalitatīvas ziemas riepas, tur R17, piemēram. Vēlams long tail, tas ir 3+ vārdi, atbilstoši jūsu nozarei, rakstiet par to, kas atbilst jūsu nozarei, nerakstiet vienkārši par kaut ko, kas vispār neatbilstoši, tāpēc, ka tur ir meklējums atbilstoši saturu, lai jūs spējat radīt tieši par šo atslēgvārdu. Un, protams, ir atbilstošs atvērums, jo reizēm ir tādi vārdi, kas ir bloga rakstiem jābūt, reizēm tādi, kas ir pakalpojumi, tā kā tur ir nianses, bet pamatlietas ievērojiet, lai ir gari, long tail, atbilstoši nozarei un konkurence ir zema. Šeit es tā kā detaļās neiešu tiem atslēgvārdiem. Tie, kas pierakstījušies mūsu newsletteram, saucās e-komercijas piezīmes, jūs noteikti saņēmāt šādu te e-pastu detalizētāku stāstu par to, kas ir atslēgvārdu šis te nolūks, bet jūsu zināšanai atslēgvārdiem parasti ir dažādi nolūki. Ja, vienkārši ir informējošais meklēšanas nolūks, ja, kur cilvēks vienkārši iet un pēta, viņš, piemēram, meklē, es zinu, piemēram, SEO optimizācija ir informējošais īstenībā atslēgvārds, informational keyword, jo cilvēks grib lasīt izglītošu informāciju, kas ir optimizācija. Ja. Komerciālais meklēšanas nolūks, ja tur, piemēram, kad tur salīdzini kaut kādus produktus, tur kaut kādus zīmolus, jo tu esi gatavs iegādāties, bet tu mēģini saprast. Ja? Darījuma meklēšanas nolūks ir tāds atslēgvārds, kur tu zini, ka cilvēks drīzāk iegādāsies. Viņš meklē tur kafijas automāts, konkrēts zīmols, lēti, akcija, cena un tādu kombinācijas un navigācijas meklēšanas nolūka nozīme ir, ka cilvēks, piemēram, meklē tur e-komerciāli vai kontakti, piemēram, vai tur, Valmieras novads, tur PR nodaļa, ja, uzreiz zini, ka viņš konkrēti sadaļu grib aiziet. Līdz ar to tādā veidā arī svarīgi saprast, kas ir tas nolūks, līdz ar to zināsiet, kāds saturs. Par konkurentu izpētes posmu, ko ir vērts darīt vēl šajā atslēgvārdu atlases procesā, tas ir svarīgi ir veikt izpēti tieši meklēšanas rezultātos, lai jūs saprotat, vai jums ir iespēja izkonkurēt. Tas, kā jūs to varat darīt, es jums parādīšu piemēru. Piemēram, labi, izdarīsim tā, ka uzrakstīšu spiediens riepās, piemēram. Jūs esat izdomājuši, atraduši potenciālu atslēgvārdu, ka varētu uzrakstīt par spiedienu riepās. Ja? Tad jūs atverat paskatieties, kas ir meklēšanas rezultātos. Ir video, un paverat vaļā, kas ir iekšā. Redzēt, visiem ir rekuri, biežāk uzdotie jautājumi, rekuri blogs, rekuri kaut kādi ieteikumi. Ja?
paveriet vaļā un paskatieties, kāds ir saturs tajās citās lapās. Redziet, izglītojošais saturs nav nekādu reālu produktu iekšā. Paiet tālāk izglītojošais saturs, ok, nav nekādu. Šeit arī pastoties, redziet, izglītojošais saturs. Līdz ar to jūs saprotiet, ok, izglītojošais saturs jums jāraksta, ja, nevis. Un te jūs varat saprast, ja, cik tas saturs ir liels un tā tālāk. Ja. Satura kvalitāti paskatieties, vai viņiem rakstos ir tabulas, infografikas, kaut kādi atsauces, vai tā ir intervija, kādi dati tur iekšā ir. Apskatieties, izvērtējiet raksta garumu. Ja nav vērts rakstīt garāku saturu kā citiem, jūs varat nedaudz pielikt klāt, bet rakstot garāku, Google arī var likties aizdomīgi, kāpēc visiem top 10 ir, piemēram, tur 800 vārdus gari šie te raksti, bet jums pēkšņi ir tur 2000 vārdus garš raksts. Iespējams, nāksies saīsināt. Ja? Apskatieties vizuālos materiālus, kas konkurentiem iekšā, līdz ar to sapratīsiet, varbūt konkurentiem nav nevienas bildes. Jūs ieliksiet bildes un jums labāk rankosies topā, tur novērtējiet arī vizuālos materiālus, tur audio vai ir ievietoti kaut kādi faili, video. Tā kā ir svarīgi izpētīt šajā te meklēšanas rezultātus ar savu to vārdu, ar kur jums liekas varētu jūs šo bloga rakstu uzrakstīt. Ir arī rīki, kas to piedāvā, un te ir tas pats rīks, ko es jums teicu, tas SERankings, viņš piedāvā tādu iespēju, ka jūs norādat savu to atslēgu vārdu, piemēram, nezinu, tur es norādu to pašu, ko es tikko jums teicu, to spiediens riepās, man liekas, tādu es šeit testā taisījis, un tas rīks parāda top 10 pozīciju izvietojumu. Šeit gadījumā es skatos, cik vārdus saturā tieši tajā tekstuālajā daļā. Šeit ir skaitlis 250, 500, 750 tūkstots, un te ir pozīcija 1, 2 līdz pat 10. Un līdz ar to šis te rīks automātiski izanalizē, kad rekur ir vidēji kaut kādi 500, plus mīnus 500, 400 vārdu apjomā. Redziet, turās pirmās 4 pozīcijas, redziet, kādam 6. ir mazāk, varbūt viņam viņš pierakstīt, viņš nokļūt augstāk, atkal 8. 9. Viņi ir uzrakstījuši vairāk, bet tas nenozīmē, ka viņi uzreiz nokļūs Google meklētāju top pozīcijās tikai tāpēc, ka viņi ir uzrakstījuši vairāk šo saturu. Tas nevienmēr ir par to. Tā kā ar visu šīs izpētes var veikt arī ar tiem rīkiem. Saucās SERP analysis, man liekas, ja nemaldos tajā SERankingā. Un rekur vēl piemērs, ko tik tur nevar analizēt. Es vienkārši šajā vietā parādīju tieši satura daudzumu šajā te rakstā. Un šeit ir dažādi parametri. Piemēram, tur viens ir virsraksta garums, redz, kuram garāks, kuram īsāks, cik domēni nāk no dažādām citām lapām, cik ir iekšējie linki no citiem resursiem, kādi domēna autoritāte, cik ir vārdi saturā, līdz ar to tur var salikt dažādus parametrus, viņš automātiski izanalizē šīs top 10 pozīcijas, un šādā veidā jūs varat pastīties, kā ir konkurentiem, jūs varat uzlabot šo rakstu, uztaisīt kvalitatīvu labāku. Tā kā svarīgi izpētīt un saprast. Tikai tāds, teiksim, maza piebilde ir 2 veidi šie bloga raksti, ir galvenie, jeb saucamies angliskais vārds staple post, un tad ir tādi atbildes raksti, jeb response post. Stable post ir apmēram tā kā, pieņemsim, man ir tas raksts atslēgvārdu izpēte, vai, piemēram, kas ir SEO optimizācija. Par SEO optimizāciju tur ļoti garš raksts, dziļa tēma, tur izstāstīts un tā tālāk. Ja. Var, piemēram, un tur ļoti gari bieži vien tie raksti, jo tur detalizēta informācija, tur ir tēmati, tur, piemēram, SEO optimizācijai, tur ir tehniskā SEO optimizācija, on-site SEO optimizācija, off-site SEO optimizācija, tur lokālā SEO optimizācija, visas šīs tēmas tiek tur izklāstīts un tā tālāk. Atbildes tipa rakstiem, pieņemsim, nezinu, tur, kā ietekmē, nezinu, braukšanu uz ceļa, zemes spiediens riepās, piemēram. Tas ir uzreiz atbildes raksts, tā kā jums ir jautājums, ir uzrakstīts virsrakstā, tā kā uzrakstīts, un tad pēkšņi jums atbildē ir uzrakstīta atbilde tur pāris, pat 600 nezēm vārdus nevajag, tur pietiek atbildes rakstā reizēm 300 vārdus. Tur ir jāskatās. Tā kā ir 2 veidi raksti, vai tāds dziļi izklāstošs, vai vienkārši ir kaut kāds keywords, kas uzdod jautājumu, jūs redzēt, jūs uzrakstiet viņam atbildi. Tātad par to raksta garumu es jau minēju, par šo es jau bišķi tā kā atkārtojos, bet, ja tāda izdomājiet, tad cik jums garš raksts būs, un tas, ko es varu ieteikt par šiem te rakstiem, ka dariet tā, ka uzrakstiet, taupot resursus, uzrakstiet pirmo rakstu, piemēram, tur 500 vārdus garu, pastieties, nopublicējiet, paskatieties kaut laiku, tur mēnesi pagaidiet, pāris nedēļas pagaidiet, ja viņš rankojās, ok, pieliekat viņam klāt vēl informāciju.
Ja, varbūt viņš otrā dienā norankosies, un tas ir iespējams. Tas, ko es arī minēju tie Facebook live sākumā, tā iespējamība norankoties ātri. Ja jūs atrodat pareizo keywordu, smuku uzrakstiet, viņš būs diezgan ātri topā. Ja nerankojas, nekustās, tad ok, pierakstiet vēl kaut ko, paskaties padziļināti, bet soli pa solim var darīt, jo es arī daru tā tagad ar rakstiem. Es rakstu, publicēju, gribētu kvalitatīvākus, gribētu dziļākus, gribētu vairāk materiālu, bet es gribu ātrāk uztēt uz priekšu, radīt šo saturu. Līdz ar to es rakstu un veidoju, laikam, tādā tempā mēs to izstrādājam. Svarīgs ir virsraksts šim te rakstam, jo caur virsrakstu arī Google meklētājs, gan Google meklētājs analizē šo te rakstu, skatās kāds virsraksts vai ir ievietots atslēgvārds. Cilvēks meklēšanas rezultātos ieraugot klikšķinās vai neklikšķinās, tad virsrakstam ir ļoti svarīga nozīme. Ir jābūt vismaz 60 rakstzīmēm, atbilst lasītāja meklēšanas nolūkam. Tas, ko ar to domāju, piemēram, ja cilvēks meklē izglītojušu informāciju, un viņš raksta, nezinu, tur, kā izvēlēties tvaika nosūcēju, tad vēlams ir, piemēram, 5 soļi, kā izvēlēties tvaika nosūcēju. Svarīgi, lai tas, kā izvēlēties tvaika nosūcēju, atbilst, jo tas veicinās cilvēku klikšķināšanu uz šiem te rezultātiem. Virsrakstā var, kā es minēju, tieši to, kā izvēlēties tvaika nosūcēju, var atkārtoties, vai kā ieklāt laminātu, kā izvēlēties laminātu. Var atkārtoties šajā virsrakstā šis te pats jautājums. Virsrakstam jāatbilst arī, protams, saturam, lai nav tā, ka jūs virsrakstā dēļ atslēgvārdu ieliekat vienu tekstu un atslēgvārdu, un tad atver cilvēks vaļā, un tur pilnīgi kaut kas cits negaidīts. Un tāpēc ir svarīgi. Es kā piemēru varu izstāstīt, mums arī vienam klientam, viņš tirgo būvmateriālus un visās tādas lietas, un, piemēram, viņš grib rankoties to pozīcijās uz grīdas segumi, bet mājaslapā viņam nav internetu veikala, viņam ir tikai izglītojošs saturs, tā kā page, tā varētu teikt. Un viņam grūti bija rankoties, un līdz ar to viņam nākās pārbūvēt, ja viņš grib rankoties ar grīdas segumi, tad viņam nākas pārbūvēt savu internetu veikalu, savu mājaslapu par internetu veikalu, tikai tādēļ, ka cilvēki reāli meklē produktu katalogu, kas viņam nav. Līdz ar to cilvēki atver, ieraug no produktu katalogs, aiziet. Tā kā tādas svarīgas nianses. Un, protams, arī iekļaujiet vārdus un frāzes, kas interesētu cilvēks tam uzklikšķināt, tur, piemēram, skaitļi iekšā, tur izdari pats, ja, tur soli pa solim, tur visādas, vai tur plus bonusā, tur tas un tas, ja, video iekavās. Tur visādas lietas, kas tā kā veicinātu to cilvēku uzklikšķināšanu šī te virsraksta. Kas ir svarīgi? Svarīgi ir radīt vērtīgu saturu, nevajag rakstīt par to, ko jau citi ir runājuši. Un tā ir baigi svarīgā nianse. Googlē vispār agrāk viņš bija saucās... Es rakstīšu. Agrāk Googlē viņš saucās EAT, kas ir expertise, authority un trustworthiness, tā kā ekspertīze, autoritāte un uzticamība, kas ir tā kā faktori, kas palīdz rankoties to pozīcijās jūsu saturam. Ja jums ir ekspertīze par šo, ja Google spēj sazīmēt, ka jums patiešām ir īsta ekspertīze, ka jums ir autoritāte, ka cilvēki uzskata jūs par viedokļa līderiem un ka jūsu saturs ir un trustworthiness, ka jūsu saturam var uzticēties. Un tagad Google ir vēl pienesis klāt vienu burtiņu, kas nozīmē experience. Un tagad ir 4 faktori, kas ir experience, expertise, un experience tieši svarīgi jūsu personīgā experience, expertise, authority un trustworthiness. Un kāpēc vispār tas nācis klāt, tas expertise faktors? Tāpēc, ka cilvēki tieši tā ļoti daudz vienkārši paņem, ne expertise, bet experience, ka cilvēki ļoti daudz to saturu paņem no citiem, pārfrāzē, ieliek iekšā, viņi ieliek savu to pievienoto vērtību. Jo Google jau ir tos te visus rakstus nokraulojis, viņa saprot, par ko šie raksti ir, un ja viņi neredz, ka jūs tiešām pienesat kaut kādu pievienoto vērtību, jums noteikti būs grūtāk rankoties šajās te Google meklētāju top pozīcijās. Tāpēc ir svarīgi tiešām pielikt no sevis to pieredzi, pieliekat bildes, pieliekat, nezinu, tur tabulas kaut kādas, pieliekat video, šādā veidā padariet to saturu vērtīgāku, tiešām pievienoto vērtību. Un arī mūsdienās ar mūsu slavenais mākslīgais intelekts un ChatGPT. Ja jūs esat kādreiz mēģinājuši uzrakstīt kādu rakstu ar ChatGPT latviešu valodā un pat angļu valodā, jūs redzēsiet, ka tur nav baigās pievienotās vērtības. Lielā bildē tur tikai lietas ūdens un stāstīts par kaut kādām vispārīgām lietām. Toties jūs
caur šādiem te rakstiem, kur jūs pieliksiet savas bildes tabulas, ienesīsiet to pievienoto vērtību, ko nespējas izkonkrēt arī Google, tas mākslīgais intelekts ChatGPT, tāpēc svarīgi jums radīt šo te saturu. Kas vēl ir svarīgs šajā te saturā, ja, kad jūs taisiet noteikti liekat citātus, liekat statistiku, dodat piemērus, atsaucieties uz citiem speciālistiem, kā saka, nekautrēties atsauties uz citiem ielikt linkus. Pievienojiet tabulas, dalieties ar savu pieredzi, uzrakstiet savu insightu, kaut kādu savu viedokli. Piemēram, arī to pašu, es parādīšu piemēru to pašu e-komercijas platformas, ja. Tas raksts ir, protams, tālu no ideālā, cik daudz informāciju gribētu izstāstīt par šīm e-komercijas platformām, ja. Bet, piemēram, šeit mēs apskatām dažādas e-komercijas platformas, un, piemēram, ir WooCommerce, ja, un es esmu strādājis gan ar WooCommerce, gan ar, piemēram, tur, kas man vēl bija tādi pieredze Shopify, ja, un tur vēl bija Mozello un Magento, un es pielieku klāt reāli savu personīgo viedokli. Un tas nav tikai par to, ka jūs vienkārši atreferējiet saturu, bet jūs reāli pieliekat savu personīgo viedokli, kāds ir jūsu viedoklis par konkrēto platformu. Un to es zinu, Latvijā neviens nav īsti izteicis, tas, kā mēs esam sagatavojuši šo rakstu, tāpēc viņš ļoti labi rankojās, tāpēc, ka tiešām sagatavots materiāls, tad tas ir key faktors tā kā šajā te spējā rankoties jums ātri. Tekstam jāatbilst virsrakstam un apakšvirsrakstiem, tad tā doma ir tāda, jums ir galvenais raksta virsraksts, un jāatbilst tekstam, šim te virsrakstam ir jābūt atbildētiem, bez aplinkiem uz šiem te virsrakstiem, jābūt apakšvirsrakstiem, struktūrai jābūt, protams, šiem te H1 līdz pat H5, jāsaliek smuki paragrāfos, pielikt sev draudzīgus attēlus, pievienojot video, šīs te visas lietas noteikti ir jāņem vērā, arī pie šie paši bullet listi, tur number listi, lai cilvēkiem ir pārskatāms, Google šos arī spēja saprast, izceliet kaut kādus citātus, pieliekat personīgo pieredzi, ja, pievienojiet tur linkus un atsauces, ja. Piemēram, es parādīšu iekšējās optimizācijas, parādīšu piemēru, kā mēs arī, piemēram, es uzrakstu iekšējās optimizācija, un mums, piemēram, šis te raksts uzreiz ir pirmajā vietā. Ļoti vienkārši iemesls dēļ mēs tiešām šo rakstu taisam ar tādu nevis kā tikai norankoties, bet tiešām mēs pasakam to, ko mums liekas svarīgi pateikt. Un mēs pieliekam tur virsrakstus, ja, tur uzliekam bildes, salinkojam ar citiem rakstiem, tur pieliekam vēl kaut kādas bildes, tur reāli uz rīkiem norādes ieliekam iekšā, ja. Un tur salinko arī kaut kādas, kur tur vēl palika bildes jau uz citiem rakstiem, tad kaut kādi piemēri un reālus piemērus saliekam iekšā, un līdz ar to tur citāts kaut kāds izcelts tiek, šādi tur linki, kas ir, ja, un tā kā tādā veidā mēs patiešām mēģinām autentiski šim te cilvēkam palīdzēt. Un tas ir tas, kas ir svarīgi, ko ir jādara jums ar šo te saturu. Un iekšējie linki, protams, ir jāliek dažādām vietām un tā. Sistemātiska satura izstrāde, tad tas ir tas, kas ir jādara. Viens svarīgs faktors, jo saucās tas saucamais topical authority, jeb kā latviski varētu saukt, tematiskā autoritāte. Un tematiskā autoritāte nozīmē to, ka jūs tā kā esat vienu tematu, piemēram, noklājuši, un Google redz, ka jūs tiešām, caur to, ka jūs to tematu esam krustām šķērsām aprunājuši, ka jūs tiešām par viņu tā kā ziniet, piemēram, tur nezinu, SEO optimizācija, un tad es uzrakstu iekšējā SEO optimizācija, ārējā SEO optimizācija, lokālā SEO optimizācija, atslēgvārdu izpēte, tur, kas vēl, tur internetveikala SEO optimizācija, tur mājaslapa optimizācija, tur visādi, ja, tur SEO eksperts un SEO speciālists un tā tālāk, un mēs aprunājam visas šīs te tēmas, un tad tos rakstus savā starpā salinko, veidojas tādi silo vai tādi satura centri, kas ļauj ļoti veiksmīgi, protams, jūsu šiem te rakstiem ātrāk rankoties. Un tāpēc nepietiek ar vienu rakstu, ir labi rakstīt, teiksim tā, vismaz 2 rakstus mēnesī publicēt, ja, 2 līdz 4, 8 vispār būtu ideāli, bet nevajag arī pārforsēt, jo pārāk daudz arī Google var likties aizdomīgi, bet es pieņemu tā kā vidējā uzņēmuma dzīvē nav problēma, ka viņi ražo pa daudz, drīzāk Latvijā vidējā problēma ir tāda, ka viņi ražo pa maz.
Tāpēc 2-4 reizes mēnesī ir minimums, vēlams ir 8 reizes mēnesī. Un tas ir arī tas viss, kas, protams, kā es saku, var tur iet daudz dziļāk visā šajā pasākumā, var būt daudz advancētākas taktikas, stratēģijas, kā tur visu veidot un tā tālāk, bet šie ir tādi pamatprincipi. Ja jūs iziesiet atslēgvārdu izpētēt cauri, atradīsiet atslēgvārdus, kuri ir ar zemu konkurenci, specifiski atlasīsiet vairākus no vienas tēmas, piemēram, to pašu PVC logiem, kā izvēlēties PVC logus. PVC logu regulēšana, kādi ir labāki PVC logi pret koka logiem, kurus izvēlēties. Ja jūs atradīsiet tādu čupiņu ar šiem tematiem, uzrakstīsiet gana labus rakstus, kur patiešām jūs iedosiet savu personīgo pieredzi, ievērosiet visus pamatprincipus, struktūru, visas tās lietas, nopublicēsiet šo rakstu, jums garantēju, viņš rankosies augšā ātri, un būt pirmajā vietā 1-2 dienu laikā nav nereāli. Jums vienkārši sopu solim jāpublicē raksti. No sākuma jums varbūt aizies pāris dienas, kamēr jums šie raksti nokļūst to pozīcijās, bet ar to ir jāsāk rakstīt, publicēt, regulāri linkot iekšā, liekat materiālus, un jūs redzēsiet, šie rakstiņi ātri vien nokļūs top pozīcijās. Tagad ir jautājumus jūs droši varat uzdot un rakstīt komentāros. Varbūt pastīšos te apkārt, kas man te ir. Pastīsimies LinkedInā, varbūt kāds jau kaut ko rakstījis ir. Droši varat rakstīt, ja arī pēc tam jūs skatīties šo te Facebook live atkārtojumā, tad mēs noteikti atbildēsim arī komentāros. Kāda pieredze ar mākslīga intelekta palīdzību veidotiem bloga rakstiem? Teikšu tā, Latvijā pieredzes nav, mēs neriskējam, mēs esam mēģinājuši eksperimentējuši gan ar, uzlikšu Santas komentāru, izcelsim šitā te. Latvijā mēs esam mēģinājuši rakstīt, es esmu strādājis, piemēram, ar title šitos te meta-titles rakstījuši, ar mākslīgu intelektu meta-descriptionus rakstījuši. Es atceros, pāris klientiem mēs šito darījām viņiem un arī nostrādāja, bet baigā pieredze mēs bloga rakstus neesam daudz taisījuši, bet ļoti iespējams var darīt. Bet tas, kā es darītu Latvijā, un es vēl pastāstīšu par ārzemju pieredzi, jo, teiksim tā, vienam, piemēram, klientam Latvijā bija situācija tāda, saka, mums vajag šitien saturu šitajā atvērumā, vai uzrakstiet ātri, jo mums vienkārši vajag, lai tur labāk rankotos, lai tur pieķerās pie šiem te atslēgvārdiem, vai uzrakstiet rakstu, viņi neraksta. Es saku, viņi saka, nav laika, Edgar, sorry. Es saku, labi, izdaram tā, es jums uzģenerēšu šo te saturu bāzi, un es jums nosūtīšu, jūs vienkārši pāriet pāri un uzlabojiet. Un nostrādāja, norankojās, un nekāda problēma nebija. Galvenais, kas ir svarīgi, jūs varat ģenerēt šos rakstus ar mākslīgo intelektu, bet viņi bieži vien ir vispārīgi. Tā ir viena problēma. Bet ir svarīgi, jūs pārlasiet un pieliekat savu perspektīvu klāt. Ļoti svarīgi, kā jūs nodefinējat šo te inputu. Nav vienkārši tā, ka uzraksti man rakstu pār tur, matračiem, un viņš te uzrakstīs labu rakstu. Tur jānodefinē, kas tu esi, kam tev vajag, kas ir lasītājs, kaut kādus parametrus, informāciju, to ir promoti saucamie. Iedod labu inputu, viņš uzģenerē šo rakstu. Latvijā mums šādas te pieredzes nav. Tā kā mēs neeksperimentējam daudz pārsvarā, mēs joprojām ražojam kvalitatīvu, organisku saturu ar pievienoto vērtību. Tas ir tam, kam mēs ticam. Bloga rakstos liekot iekšā, tas ilgtermiņā, teiksim tā, klients būs ieguvējis, uzņēmums būs ieguvējis un uzņēmuma klients būs ieguvējis. Bet ārzemēs mēs esam eksperimentējuši, un tā kā mēs to redzam, kā vislabākais ceļš ir jo mēs angļu valodā blogu būvēju, un tur mēs ražojam šo saturu. Tad bija tā, ka visu laiku pašu rakstīts, un tad vienā brīdī jāapmēģina tas mākslīgais intelekts. Un tā ideja ļoti vienkārši. Jūs iebarojiet pareizi šo rakstu, viņš uzģenerē šo saturu, un pēc tam iedodam copywriterei native speaking angļu valodā, kura pārlasa, cik tas raksts liekas loģisks, un balstoties uz to, kas ir tajā rakstā, es vēl viņai pārlasu un tā kā iedod to video, un viņa pastāties rakstā ieliek beigās, piemēram, secinājumu. Jūs ieliekat kaut kādas bildes.
Galvenais šo mākslīgā intelekta radīto rakstu bišķi tā kā notušēt, lai viņš neizskatās tā kā robotisks. Bet, teiksim tā, nav baigi lielās pieredzes, to uzreiz var pateikt. Es teikšu tā, es baidītos savu uzņēmumu, tur nezinu, blogu būvēt uz mākslīga intelekta rakstiem, jo pat reizēm copywriteri atsūta tādus tekstus, ja, kādreiz no citiem blogiem, kā pasties, tur vispār nekas nav pievienotā vērtība. Līdz ar to mākslīgais intelekts to nespēja pagaidām iedot. Kamēr jūs rakstat vēl kaut kādus jautājumus, noslēgumā vienkārši, ja kāds vēl uzrakstīs kādu jautājumu, noslēgumā, ko es varu pateikt? Ja jums ir nepieciešama palīdzība, tad mēs esam e-komerci.lv, jūs varat aiziet mūsu mājaslapu paskatīties, un ja jums ir uzņēmumam nepieciešams tehniskais audits, lai jūs saprastu, vai jūs mājaslapa atbilst Google meklētāja labajai praksei, vai jums ir nepieciešams uztaisīt atslēgvārdu izpēti, vai jūs vienkārši gribat palielināt apmeklētību no Google meklētāja savā mājaslapā vai internetu veikalā, un jūs neziniet, ar ko sākt, ļoti vienkārši vai nu rakstiet uz edgars@e-komerci.lv vai aiziet mūsu mājaslapā e-komerci.lv, pieskiet konsultāciju, mēs varam sazināties, aprunāties, izstāstiet, kas jums interesē, un tad mēs saliksim kaut kādu plānu, kādā veidā mēs varam palīdzēt attiecīgās aktivitātes veikt, lai mēs dabūtu jūsu šo te mājaslapu vai internetu veikalu uz top pozīcijām. Tā. Vai ir kāds vēl komentārs, jautājums? Laikam nebūs. Nevilksim, tad, ja jautājumu nebūs. Jā, tas, ko mēs mēģināsim tikai vēl, ko es jums varētu, kamēr varbūt kāds sadūšojās, uzdot kādu jautājumu. Atcerieties, nav muļķīgi jautājumu. To, ko es jums varu izstāstīt, mums e-komerci.lv lapā ir tāda sadaļa, kur kreisajā pusē. Ja jūs ienāksiet lapā, pastaigāsiet ienāksiet iekšā šajā sadaļā kreisajā pusē. Ja jūs pastaigāsiet lapu 30 sekundes, jums izliks pop-up loks šāds te pierakstīšanās newsletteram, jeb šīs saucamās e-komercijas piezīmes, kā mēs viņu nosaucām. Mēs newsletteru taisam reizi mēnesī. Mēs izsūtam tādu pieredzi no mūsu projektiem, no reāliem projektiem ar reāliem klientiem. Pagājušajā mēnesī mēs sūtījām par vienu tādu projektu, kuram mēs uzsākām optimizāciju pirms kaut kādu 1 vai 2 mēnešiem, uztaisījām auditu, un tad mēs sapratām, ka viņam lapa diezgan slikti rankoja. Uztaisījām auditu, mēs sapratām pilns ar problēmām. Un tad mēs teicām, ok, jāpārtaisa struktūra, jānomaina ar atslēgvārdi, jāuzraksta saturs un tā tālāk. Un tad tajā newsletterā mēs izstāstījām, cik svarīga ir nozīme tieši šai struktūrai. Nē, par ko mēs... meklēšanas nolūks tās, es sameloju. Tagad šitajā tūlīt būs newsletters jaunais pēc nākošajā nedēļā. Es vienkārši aizmirsu jau pirms mēneša, ko mēs sūtījām. Bet šajā mēnesī, nākamajā nedēļā mēs sūtīsim jauno rakstu tieši par šo tēmu, par to struktūru, cik svarīga struktūra, kā viņu plānot, lai jūs nonāktu to pozīcijās. Un to, ko mēs darām, mēs šajā newsletterā tiešām sūtam nevis kaut kādus ūdeni par to, ka ņemiet mūsu pakalpojumus. Mēs rakstam padziļinātu informāciju par kaut kādiem reāliem projektiem, ar printskrīniem, piemēriem, skaidrojumiem, jo mēs gribam dot e-pasā. Šitas ir materiāls, ko jūs nedabūsiet nekādos blograkstos, nekādos video, jo mēs gribam tā, ka Facebook laivā mēs varam iepazīstināt vispārīgi cilvēkus, lielāku auditoriju ar dažādām interesantām lietām. Un ja cilvēkiem interesē mācīties vairāk, viņi var atnākt uz mūsu lapu, viena lieta pieteikties šīm e-komercijas piezīmēm. Un tur mēs sūtīsim detalizētu informāciju. Mēs jau sūtam detalizētu informāciju, un līdz ar to tas, un mums būs vēl arī tuvāko nedēļu laikā mēs veidosim vēl viens tāds jaunums, būs patiks mārketinga vadītājiem, noderīgi rīki dažādi, tas jums visiem noteikti patiks, tā kā dažādas lietas mēs tur apakšā būvējam, pieskaties newsletteram, par to mēs noteikti jums izstāstīsim, tā kā šīta. Tad jums, ja neizlest, kreisajā pusē ir tāds uzbraucot virsū e-komercijas piezīmes, atstājiet savu vārdu, e-pastu, un nākošo nedēļu jums būs newsletters. Rekur no Līgas jautājums, vai pietiek ar inkognito logu atvēršanu Google populāru atslēgvārdu meklēšanai, lai izvirītos no individuāli piedāvātiem atslēgvārdiem. Teiksim tā, Līga, tas viss atkarīgs ir no, ko nozīmē vai pietiek. Ja jums nav citas alternatīvas, tad var ar inkognito režīmā mierīgi meklēt, piemēram, tur
Es ierakstīšu tā google.lv. Šitā izdarīsim. Tā, nu, piemēram, mēs tur rakstīsim, piemēram, kā izvēlēties. Piemēram, tur, kur bija izvēlēties subdēli, arbūs, tā tālāk. Šeit jau jums viņš piedāvā šos atslēgvārdus. Tā kā pamat situācijā noteikti pietiek, bet nianse. Piemēram, mēs veicām šo te, jo tas, ko Līga raksta, īstenībā jautā, tas ir arī, šeit ir ļoti vienkāršs rīks, kādā veidā jūs varat veikt atslēgvārdu izpēti, sākat rakstīt Google meklētājā iekšā, kā izvēlēties matrici, piemēram, kur jums jau veidojās, jau kā pareizi izvēlēties matrici, kā izvēlēties matrici, ja? Kur pabraucot zemāk, vēl dažādi atslēgvārdi ar matričiem. Šis arī ir labs atslēgvārdu izpētes rīks, starp citu. Bet jā, mums tikko taisījām vienam klientam ļoti apjomīgu atslēgvārdu izpēti, starptautiskā, Latvijas uzņēmums liels, kurš grib iet starptautiskā tirgu, un mēs veicām šo atslēgvārdu izpēti, un šajā inkognito režīmā, protams, arī jūs ejat pārbaudot atslēgvārdu atbilstību. Ok, Santa, varbūt pamēģini refrešot vēlreiz, būs jāpaskatās, varbūt kāda kļūda tiešām tur ir notikusi. Labi, īsti pabeigšu šo līdz galam. Un līdz ar to atbilstību šajā inkognito režīmā nevar īsti pārbaudīt atbilstoši, piemēram, Lielbritānijai. Ja jūs gribat attiecīgā, piemēram, no Latvijas meklēt, kāds tur, piemēram, Lielbritānijā, tad jums vajag tur VPN-u pieslēgt un nomainīt savu valsti un tā tālāk, un tad jūs varat labāk meklēt. Tā kā ir vēlams, viss atkarīgs, bet tā kā vienkāršam cilvēkam, kam vispār nav pieredzes bloga rakstīšanā, pirmajiem atslēgvārdiem pilnīgi pietiks ar inkognito režīmu. Tā, tu viņu pamēģināsim. Varbūt mums ir kļūda Edgars komercija. Jā, žēl, kad nogļukoja. Bet to mēs risinām. Man aizgāja. Bet labi, šitā ir lieta, ko varbūt mēs piekuriģēsim. Tā kā ir tāda, bet par to inkognito, jā, tas ir, tas vienmēr ir stāsts par to, cik tālu jūs esat no saviem mērķiem. Tad, kad jūs esat ļoti advancēti un tur SEO speciālisti, kas aģentūrā vai tur freelancā būvē visādus brīnumus, tad noteikti jums ir vērts kaut kāds rīkus izmantot un tā tālāk. Bet, ja jūs esat vienkāršais cilvēks, kurš savam biznesam grib uzrakstīt pirmos bloga rakstus, tad noteikti inkognito režīmā arī būs pilnīgi pietiekoši, lai jūs atrastu atslēgvārdus. Tālūk, un. Es domāju, nākamais Facebook live mēs noteikti izziņosim. Tas visdrīzāk būs pēc mēneša. Mēs mēģināsim reizi mēnesī pastāstīt un padalīties ar kaut kādām lietām. Tā kā ik pa laikam kaut kādu video nopublicējām, bet, soli pa solim tā kā audzēsim arī to izglītojošā materiālu daudzumu un cerams, ka noderēs. Lai vai kā, laikam es domāju, ka mēs būsim izgājuši tematam cauri. Ja jums bija noderīgi, atcerieties, nospiežam laiku, algoritmiem patīk, ka cilvēki iedarbojas, uzdod jautājumus, raksta komentārus. Tie, kas skatīsies nākotnē, droši pierakstiet komentārus arī klāt, mēs atbildēsim. Nošērojiet, tie, kas vēl nav nošērojuši, paldies, kas jau to izdarīja, jo mums tiešām prieks dalīties un prieks redzēt, ka cilvēkiem tas palīdz, un es nobeigumā tāda personīgās pārdomas aizvadītajos gados, kur mēs, 4, 5, 6 gadus, neizmāju, 4, 5, jā, mēs to saturu ražojām ļoti, ļoti daudz un taisījām Facebook lives, un bija visādas lekcijas, un visādi video materiāli, un raksti, un viss. Un tad, ejot laikam, un arī pēc tam, kad mēs beidzām to darīt, tad arvien vairāk cilvēki nāca un teica, jā, es tur tev rakstu to redzēju, to video lasīju un tā tālāk, un mums prieks, ka mēs varam palīdzēt un izglītot un cilvēkiem to domāšanu pakoriģēt un iedot kaut kādas jaunas idejas. Tāpēc mēs tiešām novērtējam, ja jūs padalieties ar mūsu saturu. Paldies, Ginta! Tālūk, viss izdevās. Pirmais Facebook lives pēc seniem laikiem un viss darbojās. Tā kā bija bišķiņ mazais satraukums, bet viss notika. Labi, lai jums foršā otrdiena un tad jau līdz nākamajam Facebook liveam.